Jā, mēs sagriezāmies trešajā. Tā, bet tā ļoti nevainīgi vienkārši tiešām sagriezāmies. Bišķi pātri, laikam iebraucām, tikām ārā no špūras, pasludējām tālu. Un tad parādījās saķera un sanāca vienkārši sagriezties. Nesagriezties, bet apstāties vienkārši, tur, kamēr saslēdzāmies. Un tad vajag daudz, pazaudējām. Nav tā, ka slikti, vienkārši tāds muļķīgs kļūdas. Tad ir arī vēl garš tukums, 2 garš tukumi, tajos tad ir jābrauc. Quite good actually. No mistakes. Last stage was okay. The first gravel stage was a bit too slow for me, but it was okay. Is it harder or easier to drive when no one is breathing into your neck, say so? Yannis is breathing. Yannis is breathing? Yeah, he's really fast on gravel. I think so, and he's going really well. 80 Vieru uzstādījums būt ātriem šajā rallijā. Šos dopos varbūt nedaudz nesanāca biķernieku daļa, jo bija problēmas ar elektroniku. Devējs mums tur displejā rādījās tā kā diskotēka, tur 1, 2, 3, 4, 5, tad atkal 5, 4, 3, 2, 1. Pats no sevis viņš domāja, tas nozīmē, tomēr pilotiem, kas ir saraduši, tomēr braukt uz tādu robežiņu, tad tomēr ir svarīgi zināt, kur ātrumā tomēr tu brauc. Un tāpēc tas pirmais bija tāds liels atpalicība, bet otrais, tas, kur tikām uz grants, tad jau tā bija vairāk mūsu stīkļi. Uz biķerniekiem visām R mašīnām tiek likt asfalta piekari, kaut arī tie ir īsi ātruma posmi. Mūsu mašīnai tā nebūs, un paliks tieši tās pašas piekars, kā ir. Protams, bišķiņi pamainīsies amortizētā regulējumu, bet tas tomēr savas sekundes stipri ietekmē. Last 2 days I'm with a fever. Today the same, okay, but I'm sitting still in the car trying not to stand on the wind, and that's how it is. My co-driver also seems like got sick as well, so tomorrow will be a real challenge for us. Sarežģīti, tāpēc, kad Olivers ātrāks uz asfaltu, mēs ātrāk uz grunts, tā kā tur tas sabalansēts pa vidu ir tās distances, tad ir tā, kad ir interesanti. Мы, честно говоря, ожидали, что они будут менее интересные. Нам на прописи показалось, что они очень прямые и быстрые, но в гонке получилось ничего. Вот этот длинный доп очень даже ничего. Jā, tur, kur tie līkumi asāki un tā drošāki, tur var tā iet, bet diezgan ātri ātrumposmi ir un pats jūtu, ka tā kājiņa nedaudz pieraustās un Māris tik saka, ik pa laikam pilnu, tur ir pilnu un ir ko darīt. Iesvīd. Galvā tā funkcija ir tāda, ka es pagaidām izbraucu līkumu un pēc tam izdomāju, bija pa lēnu. Man liekas, ka rallijā tas īsti nestrādā un vajag izdarīt tā, ka tu nāc iekšā, zinot, ka varbūt tas ir pātru, bet ja tas ir pātru, tad tu saglāb situāciju, sabremzē vai kaut ko izdari un tad izbrauc. Un tad tu zini, ka ātrāk vairs nevarēja. When I'm on testing, I drive and I try the limit. And then when I come on race, I know automatically how fast I should go, but I didn't manage to come to my point where I want to be today, but I hope it will be good tomorrow.